MGRS in the house. Nu ko, atkal jāpastrādā garažā. Šodien es gribu mēģināt pieskrūvēt skaidu plāksnes šais daļā un šai daļā. Vismaz nosegt tur, kur ir atklātā veidā vate, lai, zin kā, ar drēbēm pieskaroties, viņi ļoti labi pielīp klāt gan pie džempera, gan kaut kur citur. Tāpēc to es gribu noslēpt. Plus pie reizes es sapratīšu, kādos izmēros zāģēt līstas, jo tās plus mīnus ir visur vienādi izmēri. Es arī domāju, ka es jums parādīšu, kādā stilā es viņus tur grafsos skrūvēt, un tad jau sapratīsiet, kāpēc es varu sazāģēt jau priekš visas garažas līstas. Pirmais uzlabojums es sāku ar kabeļu kanālu, kas būs melnā krāsā un ies visā garumā gar durvīm. Kāpēc viņš šobrīd neiet visā garumā? Jo depo, tad, kad es pirku, nezinu, kāpēc iedomājos, ka 9 metriem pilnībā pietiks, bet durvis jau man ir patiesībā krietni platāks. Tad es šo gabalu, ko es nopirku, izmērīju tā, ka pa vidu ies tas 2-metrīgais pilnā garumā un tagad piegriez gals. Šeit skrūvēsies skaidra plāksne, viņi noseksies pāri un viss būs forši. Kāpēc melnā krāsā? Kā jau es minēju, durvis un stenderi man būs melnas, tad to kārbu saucamo to līgstu es pieskaņoju durvīm. Un tagad es samērīšu un piegriezīšu pirmās līstas, paskatīšos, kas tur sanāk. Starp citu, man kaut kādā brīdī izlādēsies stabilizators, tā kā ļoti iespējams, ka visas šodien nenofilmēšu. Nu, ko ir nākamā dienā? Vakar es neko baigi daudz arī nepadarīju, plus man beidzās arī stabilizatoram baterija, un neko daudz nepafilmēju. Bet šodien es jau paspēju pieskrūvēt pilnā garumā kabeļu kanālu melno. Man vienkārši pietrūks šodien nopirkt depo. Un te es pieskrūvēju 2 vietās līstas. Abos galos. Nu, tik tālu ir tā pirmā ideja. Ja? Tātad te es esmu jau pielicis vadu, ievilcis viņu apvalkā, protams, augšā viņš ir bez apvalka, tāpēc tur ir tas kanāls, jo tā vieta man ir tik maziņa, ka es tur kanālu, to lielo kanālu man nebūtu nekur īsti piesist nekas, un man liekas, tas melnais kabeļu kanāls izskatīsies krietni labāk. Un otrā pusē tieši tas pats. Kas man tagad ir jāizdara nākamais? Man ir jāpieskrūvē šeit skaidra plāksne pēc izmēriem, un tad es varēšu pielikt šeit abos sānos. Abi gali jāpieskrūvē,
Un tad es arī turpinātu vienalga iet uz kursu sāni, jo tas te bija pirmais, ar ko man bija jāsāk, jo man vajadzēja kabeli pārvilkt uz otru pusi. Teorētiski to vispār vajadzēja darīt, tad, kad taisīja griezus. Bet tad, kad es taisīju griezus, es kaut kā nelīdz galam par to aizdomājos. Laikam patiesībā, redz, citreiz tik tālā nākotnē arī neaizdomājās. Un tā arī beigās palika, kad caur griestiem man nekas neiet, bet uz otru pusi man jau kabejas vajadzēs. Un te būs tieši tas pats. Te kaste kā tāda tāpat paliks, tad, kad viņa būs jaunā. Un tā kabeļa ceļos, jā, te pa sāniem visur projām, un viņi atnāks uz šito pusi. Un tieši tas pats otrā pusē būs no otras puses. Es tādu caurējošu vienu netaisīšu, man būs tā kā no vienas puses pienākošais un no otras puses pienākošais. Nu, un tad, cik es varbūt daudz tos kontaktus likšu, es vienu laikam ielikšu tur, vienu pretī otrā galā, nu es nezinu, varbūt te pa vidu, nu te galā, vai tas jau nebūs jau pat pa daudz, nu kontaktu teorētiski baigi pa daudz nevar būt, bet es vēl neesmu, līdz kontaktu plānojumam, es vēl neesmu tā kā aizdomājies. Tas, ka te galos pavisam noteikti abās pusēs, droši vien, ka dubultos vai trīskāršos, nu to es vēl padomāšu, bet kā tālāk, es vēl īsti nezinu. Nu, es ienesīšu iekšā paleti, uz paletes es varēšu uzlikt skaidu plāksni, un tad pa vidu es varēšu piezāģēt pēc izmēriem. Nu, pagaidām šādi. Paliek gan baigi atgriezumi, bet garie gabali tāpat noderēs jebkurā gadījumā. Un tālāk jau uz sienām tur gandrīz visu laiku iet pilnie, tā kā tur baigi nav jāsatraucās. Nu, izskatās jau tīri zolīti. Tā, nu tagad atkal tik tālu esmu ticis, esmu salīdz te pēdējo vati. Te arī. Un tagad jāpieskrūvē pilnā platumā katrā pusē pa skaitu plāksnē. MGRS in the house, whole roof start wobbling, goblins and Prada, we mobbing, we move.
Big drip on the carpet, red stain on the gossip, they talk, we improve. Four queens at the table, no kings in my label, my crown on recline. Whole squad 101, custom print on the sun, red stone in the mind. MTRS in the house, say it, say it, say it, say it. MTRS in the house, don't play it. Hei, nu ko, labrīt, nekas nav filmēts, un es te nedaudz ārpus kameras pieliku vēl pa vienai skaidru plāksnei katrā pusē un savilku vadus. Te ir viens vads līdz nākamajam kontaktam, tad, kad salikšu skaidru plāksnes, tad varēšu pielikt. Un šeit ir galvenais vads, kas pievienosies jaunai kastei. Kaut kad, kad es tikšu līdz jaunai kastei. Pagaidām es te tālāk arī neko nevaru darīt. Materiāli man ir, bet es vēl neesmu nopircis automātu kasti, un kamēr neesmu nopircis kastes, tālāk tur neko nevar padarīt. Dabūju samainīt to te vadu kanālu, jo tas, ko es biju nopircis pirms tam, bija it kā pareizā izmērā, bet viņš laikam bija tik maziņš, un tas cietais vads neļāva uzspiest pa virs to vāciņu, un baigais čakars beigās bija, un es iebraucu depā, nopirku nākamo izmēru, kas ir krietni lielāks, pieskroju viņu klāt pie griestiem, un, izskatās ok. Plus, tad, kad es nokrāsošu arī visu melnu, tad viņi vispār nevarēs redzēt un būt beig forši. Kas vēl tāds ir bijis? Man nervi neizturēja, un es aizbraucu sanāca vienkārši braukt uz cēsīm. Es samainīju šo te lampu, tagad man visas lampas deg, un deg vienādi. Jo, kā jau atcerieties, droši vien, ka rādīja, kad tā tieši nestrādāja, kaut kas viņai bija beigts. Plus es pats esmu pakācis kaut kur čekus, un bez čekiem, diemžēl, viņi pretī viņus paņemt nevar, tā viņi man atbildēja. Neko darīt. Uz doto momentu arī nekāda tāda baigie plāna tālāk nav uzreiz iespringt uz pašu garažu. Man ir jāpabeidz uztaisīt stenderis no tiem te materiāliem priekš mājas durvīm. Tiklīdz es samainīšu iekšā mājas durvis, tā es varēšu ielikt durvis te stūrī uz otro stāvu, jo baigais augstums nāk patiesībā. Un durvis ielikt šeit, to logu izraut ārā. Lai gan varbūt arī es tur durvis vispār nelikšu, jo tas logs, es pieļauju iespēju, viņam no abām pusēm ir rūtis uz ziemu, viņš varētu būt labāks nekā plikas durvis. Valmierā ir atnākusi truba priekš skursteņi, tā kā kaut kādā brīdī es vēl braukšu savākt trubu, un lēnām arī būvēšu skursteni, jo tas ir vajadzīgs. Tiešām garažā ir augsts, es jau te nonesu sildītāju, bet garažā ir augsts. Un nepaliks jau siltāks, paliks tikai augstāks. Kaut tai ārā ir mitrs. Tā kaut kā. Labi, tad jau, tā teikt, tiekās, skatīsimies, kad būs nākamie darbi, kad es tikšu klāt. Jūs galvenais nesatraucaties, kamēr iznāks šie kadri, man jau materiāls ir ļoti daudz safilmēts, jums tāpatās būs ko skatīties, un tikmēr, kamēr es montēšu šo, es jau domāju, ka man būs, es nezinu, cik daudz video jau samontēt, tā kā viss kārtībā. Davai, čau! Hei, ar atgriešanos garāžas pārbūves video. Sveiciens, ja šis ir video sākumā, jo man nav nejausmas, kuras šos kadrus iemontēšu, vai viņi būs kā jauns video vai kaut kur iemontēšu pa vecam. Jebkurā gadījumā patīkam skatīšanos. Es garāžā neko neesmu darījis mēnešus divus. Es esmu strādājis pie žiguļa. Es esmu te vēl visu kaut ko pa vidu darījis, bet pašā garāžā viss pēdējie kadri, ko jūs redzējāt, kā šī te sienas daļa tika sabūvēta, tas bija arī viss. Neko vairāk neesmu darījis. Nav bijis laika patiesībā. Bet tagad ir tā, ka ārā ir vienkārši fascinējošs decembris. Kā jau redzat, ja skaists sniegs, mīnus, burvīgs laiks, vienkārši tiešām gaidam decembri. Man patīk, es nevaru, jā. Un dēļ šī burvīgā laika garažā ir sasodīta augsts, vienkārši nenormāli, tiešām. Labi, šodien garāņi nenāk, jo ārā jau nav mīnus, man liekas, ārā ir kaut kādi +7 grādi vai 6, labi, tam nav nozīmes, bet garažā ir tiešām augsts. Pirmais iemesls, kāpēc garažā ir augsts, jo man nav aiztaisīta ciet šī te daļa prom uz otro stāvu. Otrais stāvs vispār nav siltināts, es jau kaut kad tur rādīju, te ir visādas spraugas, viss kaut kur, un te ir ļoti, ļoti augsts. Viss tas augstums nāk no otrā stāva. Ar mazo sildītāju es te ik pa brīdim pasildos, ir ok.
Viņš daudz maz to telpu var piesildīt, bet tieši šī eja ir šobrīd iemesls, kāpēc es atkal sākšu kaut ko darīt garāžas pārbūvē. Ātrāk es pie viņas netiku klāt, jo es neatceros, es minēju vai neminēju, man bija mājā jāpārtais durvis, jāsamaina, un ja es samainīšu mājas durvis, es varēšu ielikt viņas garažā. Un šeit viņas abas ir. Vienas durvis man bija plānots kā uz to palīgu telpu, ko es sapņoju jau augustā tur iztaisīt. Baigi tālu ir tiks, bet to es tagad nedarīšu, tas viss paliek uz pavasara, viss. Tur čau, neko nedaru. Bet šodien es gribu uztaisīt stenderi un aiztaisīt ciet to daļu, lai ir siltums. Tiešām ir savādāk ļoti, ļoti augsts. Un tad tāds nākamais darbs, to es domāju, ka es varētu, nezinu, kā sanāks laiks, varbūt pa nedēļu gan ne, jo ārā ir vienkārši peklas melna tumsa, neko nevar redzēt vispār, bet es gribu uzstādīt krāsniņu. Es esmu sapratis lokāciju, ka viņi aptuveni ir šeit zem tās rūts. Otrā pusē ir struba. Materiāls man ir nopirkts. Kas man tāds vēl ir jānopērk? Man vienkārši ir jāpamēr un jāsaprot, vai man vajag kaut kādas pārejas un 90 grādu līkumu. Un tad ir kaut kāda vai nu leņķi jānopērk, lai es to trubu var piestiprināt pie sienas. Tad tādam sākumam pilnīgi ar to pietiks. Tas tāds vienas dienas darbs nopietns būs. Bet ne tagad. Tagad pirmais ir jāieliek durvis. To es gribu ļoti, ļoti izdarīt un sākam strādāt. Tā, materiāli man ir sagatavoti. Kur arī, kad tu sāc pats uzsilt, tad uzreiz garājiņi atnāk. Materiāli ir sagatavoti. Tas te ir stenders rāms un te ir pašas durvis. Durvis gan, protams, ir, zin kā, pa tiem te gadiem diezgan briesmīgs. Sīkie ir palīdzējuši pie tā, bet es viņus pavasarī pārkrāsošu. Tagad ir pārāk augsts, lai kaut ko tur darītu. Stenderē man ir jāiztais iekšā gropes. Es jau nedaudz pie tā esmu piešāvies. Te ir tāds paraugs, ko es taisīju iekšpusē. Iekšpusē man bija sarežģītāk, tur bija jāizzāģē tādi trīs sēžas, ja tā var nosaukt, rievas, kur durvis iesēdīsies. Šiten ir pavisam vienkārši. Te ir šņakt iezāģēt te un šņakt iezāģēt te, tā lai vienkārši durvi tas te biezums iesēžās iekšā. Viss, vairāk nekas, nekādu tur dubult trīskāršie zāģējumi, vienkārši iezāģēt tā, viss. Tur tām durvīm es labi nočakarēju. Bet beigās arī piešāvos, tā kā šogad es esmu galdnieks, mehāniķis, decembrī 18. cerams dabūšu savu metinātāju sertifikātu, tad arī metinātājs un kas tik es neesmu. Bet tas tā, labi, tagad man ir jāsatais atzīmes, jāiestāta mazais rokas zāģis un es izzāģēšu sēžu vietas, lai var uztaisīt pašu rāmu. Šādi pavisam vienkārši stenders daļa. Šī, piemēram, augša vai apakša. Durvis iesēžās iekšā. Viss. Tāda ir jāiztais gan garie, gan vēl viens īsais. Un pēc tam jāsaskrūvē pēc izmēriem kopā. Un viss vairāk tur nekas nav sarežģīts.
Kārbi piezāģēt, jāpaņem tagad galos jāsaskrūvē, un tad var iet stutēt sienā. Tā, nu tur es sataisīju. Tagad jāpieņem. Viss šitais darbs jāpamās malā. Mazliet. Jāiet jāpaņem izmēri, jāsaprot, cik man vajadzēs. Tad es te droši vien mans kaut kāds vecais rāms jāpaskrūvē nost, un tad jau varēs likt jaunās durvis. Nedaudz pa stingri taisās ciet, bet tas pat patiesībā nav slikti. Tagad tieši uz ziemu es neiespringšu viņu te leņķot, taisnot. Te nedaudz vajag pieslīpēt, tad būs ok. Bet redz, durs ir gatavs, viss ir kārtībā. Jā, lai kliņķis, lai viņas var pavirināt, tomēr varbūt es tomēr kādā brīdī arī pieslīpēšu. Jāsataisa te sānā, pāris vietās skrūvs, no augšas varbūt arī vienu vajadzētu. Tur var sabakstīt vati vai sapūst putas. Un katrā ziņā ir jau jābūt daudz siltāk, jo tieši pa turien tiešām nāk baigais augstums. Te nekas cits tā nedod augstumu kā tieši te. Plus, dēļ tām durvīm man stāvē te tie materiāli. Tagad man viņas vairāk nevajag. Es viņus droši vien, pat cik viņi bija paredzēts tenderēm, es sazāģiešu pēc aptuveniem izmēriem, aiznesīšu viņus projām tur, kur man stāv materiāli, lai nav pa kājām. Tā kā tā, labi, tiekās. Droši vien garāžu es tagad sākšu filmēt atkal nākamo, tad, kad es taisīšu krāsni, jo krāsns būs pirmā, un pēc krāsns, es neatceros, es filmēju vai nefilmēju, bet elektroinstalācijas kaste, jo materiāls man ir. Un es varu apšūt visu to te stūri, vismaz līdz durvīm, un te pavisam noteikti ar skaideni. Man liekas, ka pat vēl kādu vairāk plāksni, varbūt pat viss tas stūris sanāk, bet te būs visvairāk darba, jo te vajag, tā teikt, integrēt skaidu plāksnē iekšā slēdzīšu, visu elektrības kasti jauno, un tā teikt, darīt man ir ko. Tā kā tā, davai, tiekās. Un re, kur ir mans skurstenis, 2 3-metrīgās trubas. Es gan vispār tagad jūtos mazliet apkāsts, bet man liekas, ka prasīs 130 diametrā truba, nevis 150.